Piedaloties interesantos eksperimentos, diskusijās un viktorīnās 7 LLU fakultātēs, jāgavnieki un pilsētas viesi starptautiskajā zinātnieku naktī iepazina daudzveidīgo ķīmijas zinātni. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. Kā atklāja LLU zinātņu daļas vadītāja un zinātnieku nakts koordinātora Ina Alsiņa, piedāvāto aktivitāšu rīkošanā un norisē bija iesaistīti teju 50 augstskolas zinātnieku un studentu. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. Dabas draugiem vislielāko prieku sagādāja ekskursija pa veterināru medicīnas fakultāti, tās dzīvnieku patversmi, anatomijas muzeju un parazitoloģijas nodaļu. The guests included Wolfman, Dracula and his son. Dažādas aktivitātes norisinājās arī citās LLU fakultātēs. Sociālo zinātņu fakultātē apmeklētāji iesaistījās diskusijā par pārtikas piedevām un veselīgu uzturu. Informācijas tehnoloģiju fakultātē vēroja dzīvības rašanos no atomiem filmā par sintētisko bioloģiju. Meža fakultātes kokapstrādes katedras teltī iepazina koksnes ķīmiju un noteica 11 koka sugas pēc to koksnes šķērsgriezuma. Savukārt tehniskajā fakultātē pētīja biodegvielu maisījumu ķīmiju. Startautiskā zinātnieku nakts Latvijā noritēja 6. gadu pēc kārtas, un LLU tajā piedalījās 5. reizi.